Tu Jāni dari? Taisīsi. Lavam gaļu. Es domāju, ka tu taisīsi boršču. Boršam gaļu, pareizi. Labi tu domāji, pareizi tu domāji. Labi. Nu, stāsti. Tā, šodien mēs gatavosim boršu. Šeit ir svaiga gaļa sagriezta kubiciņos, šeit ir kartupeļi sabiezti kubiciņos, šeit ir sarkanās bietes, strēmelītais, burkāns, strēmelītais. Šeit ir tomāts, sīpols un kādas 4 daiviņas ķiploka. Vēl pēc tam mēs pieliksim, paņemsim no leduskapa divles saldēts. Mums ir. Par cik ir ziema, ārā diļu nav. Ir leduskapī saldētavā. Sāksim, šī ir jauna panna, kurā var gatavot bez ūdens. Kas tas atkal? Šī ir aikuku panna, wok, kurā var gatavot bez ūdens un bez taukiem. Un tagad mēs taisīsim boršu viņā, zupu. Vajag no sākuma uzkarsēt pannu. Ja mēs gribam, viņā gan var cept, gan sutināt, visu ko var. Mēs gribam uzkarsēt pannu, lai var bišķi gaļu apcept. Mēs varam bišķi pārbaudīt, kā ir, kad ir uzkarsusi panna. Ja pa pannu, nē, vēl nav uzkarsusi. Ja pa pannu sāktu skraidīt tas ūdens, kā pa uzkarsētu virsmu, tad viņa ir uzkarsusi. Vēl nav uzkarsusi. Vēl nav uzkarsusi. Liekam iekšā gaļu apcept. Viņai uzreiz, ka iekrīt, viņai vajadzētu pielipt. Jā, viņa pielīp uzreiz. Tā jābūt ir. Liekam vāku un pakarsēsim kādas pāris minūtes. Nu, sāc. Ir pagājuši pāris minūtes, mums vajag apmaisīt gaļu. Lūdzu, gaļa nav piedegusi. Nu, tā neizdod to. Nesuli jābūt. Ar lielu ruguns, ne? Nē, viss kārtībā. Vēl jāpacipās, ja? Mums vajag vēl pacept gaļu. Gaļa izdevusi vitrumu un izveidojusies tvaika blīvīte. Un līdz ar to mums gaļa ir apcepusies jau. Vēl bišķiņu apmaisam. Ko. Tā, un liekam tālāk visu klāt, kas ir vajadzīgs. Priekš zupas. Priekš zupas. Tā. Pirmo mēs ieliksim pie gaļas klāt tomātu, jo no tiem tomātus priekš gaļas viņi izšķīdīs. Un tomātiņus. Tad mēs liekam kartupeļus. Lūk. Tad mēs liekam sarkanās bietes. Jā, ūdenim nebūs vietas vairs pēc tam. Tā, boršam sarkanās bietes. Un tad pēdējo slānīti burkānus. O. Saules īpols, ne? Vairs neko. Tagad liekam atpakaļ vāku un pagaidīsim, kad izveidosies tvaika blīvīte, nogriezīsim plīti uz mazāku. Nu, tagad nav, jo viņš vēl nav blīvīte. nelet. Viņš uzkarsīs, uztaisīsies blīvīte, tad mēs noliksim uz trīnieka. Un atstāsim uz kādām 40-50 minūtēm. Tā lūk, reku ir izveidojusies
tvaika blīvīte, un mēs slēdzam pečku, tā ir 0, 1, 2 uz 3. Ja vāks sāk lēkāt atkal, te vēl mazāk var noslēgt. No tā, un tagad, lai 50 minūtes kaut kur gatavot. Tā, lūk, pagājuši ir 50 minūtes. Wow, Šeit viss ir. jau gatavs. Žēl, ka pa video nevar nodot smaržu. Jā, tā, apmaisīsim, kas tur ir mums sanācis. O, tas mums ir boršs. Kas? Ester. Super, labi izskatās. Tā, mēs tagad vēl beram klāt tīplokus, sīpolus, laurlapu. Ūdens ar mums tikko ir uzvārījies. Tā, biškiņ sāli, biškiņ, daudz nevajag, jā. Produktos ir Jā, savs. produktos ir. Garšvieliņu gaļiņai biškiņ. Labi, pietiek. Un iepriekš uzvārīt ūdeni. Pilnu? Jā, kā zupa. Bieza zupa būs. Ar šī. Bet nu neuztraucieties. Viņu nosmelsim ar šķidrumu, nospieliesim vēlreiz šķidrumu un ēdīsim tālāk. Un tagad kas jādara? Višķi apmaisīšu un uzliksim vēl uz 5 minūtēm pasutināties. Dilles. Dilles vēl vajag, jā. Vajag labais. Vajag biezā. Nu, pa daudz mēs pirmo reizi taisam. Pa daudz esam salikuši integrētus. Sastāvus. Dillīte. Divītes. Tā. Un aiztaisam ciet uz 5 minūtēm vēl. Uzliek lielāku uguni varbūt. Lūk, tā. Kas tur ir? Forši, tā kā 5 minūtes pagāja, izslēdzam un bišķi pagaidam, lai viņš nomierinās. Tad taisīsim vaļā un promēsim. 5 minūtes, lai viņš pastāv, ja? Nē, lai nomierinās. Pečka ir izslēgta. Viņu vajadzēja ātrāk izslēgt. Nu nekas. Nu labi, te pietiek, taisam vaļā, viņš netrako. Skaista. Nu, tas mūsu boršķi. Sarkanā bieša zupa. Tā. Nu, iesim promēsim. Nebūs pa biezu. Šī zupa ir tik aromātiska, ka brālis ogrē pat savu sajuta un atbrauc ēst zupu. Super. Labu apetīti! Lai jums arī izdodās garšīgs boršs. Am!